Šodien ir 8. novembris, tā izrādās ir darba diena, kaut arī sestdien, un biķernieku trasē valda tāda neparasta rosība, kur ir CSDD un Intercars un vēl kolēģi no citiem uzņēmumiem. Šodien šeit bez maksas tiek pārbaudīti dīzeļu sīko daļiņu filtri, tautā pazīstami arī kā DPF. Un jautājums, kāpēc tas vispār ir jādara? Tāpēc, ka kopš šī gada sākuma dīzeļa automašīnām, kas jaunākas par 2013. gadu, sīko daļiņu filtru pārbauda arī tehniskajā apskatē. Intercars Latvija, kas izplata testa iekārtas, reiz jau nolēma sarīkot bezmaksas pārbaudas kampaņu. Pirmajā reizē interese bija grandioza, mūs pārsteidza. Mēs pat varētu teikt, nebijām tam gatavi. Un ņemot vērā to, tad sapratām, ka jāorganizē vēl. 5 stundās pārbaudījām 160 mašīnas, puse tehnisko apskatu nebūtu izgājušas. Kā toreiz, tā tagad pārbaudē gadījušies arī salīdzinoši jauni automobīļi, kam rādījums bijis tuvu kritiskajam 1 000 000 daļiņu. Kāpēc tā? Pati lielākā problēma ir braukšana dīzeli pilsētā līdz bērndārzam, līdz skolai 5–10 km. Jo, ja arī dzinējs varbūt sasniedz darba temperatūru, tad DPF filtra temperatūra reģenerācijai netiek sasniegta. Ko mēs jau esam arī iepriekš sižetos stāstījuši, ka DPF filtram reģenerācijai vajag no 300 līdz 500 grādiem sasniegt. Pagaidām sīkdaļiņu grēcinieki tehniskajai apskatei izsprūg cauri ar aizrādījumu, jeb vieninieku. Nākamgad tā vairs nebūs. Ja viņi šogad ieliek vieninieku, tas nozīmē, ka nākošais gadu ieliks divnieku. Respektīvi, tas nozīmē, ka filtrs nefunkcionē, viņš pārsniedz atļauto normu, viņš ir vai nu bojāts, vai nu viņa tur vispār jau nav sen. Varbūt viņš tur ir izgriezts. Ja jau esam tikuši galā ar to dīzeļa filtru, tad varam pie reizes pārbaudīt arī ko citu, atbilstoši sezonai. Piemēram, ziemas riepu protektoru dziļumu. Kā mēs visi zinām, ar 1. decembri mums ir jāpārvietojas ar ziemas riepām, kur protektora atlikums ir ne mazāks kā 4 mm. Ja zemāks protektors mazāks par 4 mm, jo mazāk saķera pie ziemīgiem apstākļiem, sniegs, ledus un tā tālāk. Līdz ar to tā ir mūsu drošība. Pirms riepu maiņas der pārliecināties, vai pavasarī nomontētās riepas maz ir jēga likt uz automašīnas atpakaļ. Ja milimetri jau tuvojas tiem 4, kas ir minimālais, es ieteiktu padomāt, vai ir liederīgi vispār likt šīs ziemas riepas virsū, jo sezonas vidū vai tuvāk beigām viņš būs zem 4 mm. Un tas nozīmē jaunas riepas, jauna montāža, tas ir papildus izmaksas. Tad varbūt labāk braukt ar ziemas riepām cauru gadu? Ar ziemas riepām visu gadu es neieteiktu braukt. Protams, ir tāda kategorija riepu kā vissezonas riepas, ar tām, protams, kad var, bet ar ziemas riepām, kas ir paredzēts tīri ziemai, problēma rodas to, ka šīs lameles, kas veido saķeri ar ledu un sniegu un ceļu virsmu, kļūst nopaļas. Līdz ar to viņas vairs nestrādā, kā ziemas riepai vajadzētu strādāt. Ja īstas ziemas kā nav, tad rudens augstumā līdz 1. decembrim varbūt varam izlīdzēties ar vasaras riepām. Ziemas riepām ir pavisam cits gumijas sastāvs, kas pie zemām temperatūrām paliek mīksts. Līdz ar to saķera ar ceļu ir daudz labāk nekā vasaras riepām. Ziemas riepām raksturīgais protektors labāk izspiež ūdeni, dubļus un šķīdoni, kas nereti ievada īstas ziemas iestāšanos. Ņemsim vērā arī to, kad ir sniegs, slapjš sniegs, šķīdoņas un līdz ar to dziļāks protektors, protams, ka labāk attīrās, novada ūdeni un slapju sniegu. Pēdējo gadu mīkstās ziemas rada kārdinājumu iegādāties ziemas riepas pa lēto, lai tikai būtu. Es teiktu tā, ka uz ziemas riepām nekādā gadījumā nevajadzētu taupīt, jo tās ir principā 4 plauksts lieluma laukumi, kas mūs tur pie ceļa. Jaunākās riepu tehnoloģijas ļauj savienot saķeri, drošību un cienījumu nobraukumu, pat bez sniega apstākļos. Labs piemērs ir pēdējā ADAC tests, kur mūsu riepu Goodyear Ultragrip Performance 3 ieņēma 1. vietu testā, un pie tam ir vislielākais nobraukums 76 000. Līdz ar to mēs esam sasnieguši tādu ļoti labu balansu starp visiem aspektiem, kas ir ziemā, kādai ziemas riepai vajadzētu būt, un arī nobraukumu. Tā kā pircējs iegādājoties mūsu riepu, nezaudēja ne uz ko, viņš tikai iegūst.